Kāpēc Rudolfs Brēmans, deputāts un deputāti Julija Stepaņenko nevarētu strādāt ētikas komisijā par čukčām? Čukčas cīnījās ar Krievu koloniālistiem gandrīz 4 gadsimtus. Bet ko darīja PSRS, lai atrieptos čukčām? Starp citu, šis nosaukums nozīmē bagāti ar briežiem. PSRS laikā, lai atrieptos šai varonīgajai ziemeļu tautai par viņu varonīgo pretošanos pret Krievu imperialismu un genocīdu, padomju KGB izgudroja, ka jāpalaiž bijušajā PSRS teritorijā anekdotes, jādemoralizē šī skaistā tauta visas internacionālās PSRS acīs, un tāpēc tika intensīvi izplatīts šīs anekdotes par to, cik šī skaistā tauta ir stulba, neizglītota, deģenerēta, un tā, diemžēl, šai PSRS tradīcijai joprojām ir mantinieki. Jo, piemēram, Rudolfs Brēmanis, kopš es sāku savu kampaņu, runā latviski, mani sociālos nedēvē savādāk kā par jakutieti.